Nu, re. Nu, re, mēs esam Ir, jā. dabūjuši ieslēgt ierakstu, un tad mēs varam mēģināt iet tālāk, izskatīt cauri. Tā, tagad man atkal jāsaprot, kā es šito dabūju nost. Tā, vai var redzēt tagad testu? Jā, redzu. Ja? Vai mūs abus arī redz kaut kur maliņā? Um, Man ir tā, ka es tevi redzu, jā. Es Ok. tevi redzu un testu. Jā, bet mani tu redz tādā mazā lodziņā tikai, ja? Jā, tieši tā. Ok. Tad ļoti labi. Nu tā, es esmu attaisījis testu pēc tā koda, ko tu man atsūtīji, un mums atverās pirmais uzreiz lielais loks, kad jūs neesat balansā. Kas es saprotu, tā, paskatīsimies uz testa, teiksim tā, uz aizpildīto anketu. Tātad pēc anketas es redzu, ka tests ir veikts sievietei no Latvijas, 41 gads, tests ir bijis gatavs 18. jūlijā. Un pēc ierakstītajiem datiem nav lietoti omega-3 produkti nekādi līdz šim, un nav lietota arī balansa eļļa nekāda. Tā kā tas, tātad tests ir tā saucamais pirmais tests, mēs varētu teikt, ja? Un, Tieši tā. skatoties uzreiz pēc pirmā testa rezultātiem, man liekas, ka cilvēks ir rūpējies par savu uzturu jau. Jau domājis līdz šim, nav tā, ka galīgi nedomā par uzturu, jo, lai arī rezultāts ir, balanss ir sarkans, pārējie lodziņi, kas ir apakšā zem tā, ir dzelteni. Tad nozīmē, ka tas stāvoklis ir tāds, nu, ne ļoti kritisks, nav labs, bet nav arī ļoti kritisks. Ja runājam tieši par omega-6, omega-3 proporciju, tad 10:1, protams, nav labi, jo šai proporcijai būtu jābūt zem 3:1. Tas būtu pieļaujams, ka mūsu šūnu struktūrā, šūnu uzbūvē ir 3 reizes vairāk omega-6 nekā omega-3, bet ne vairāk. Šeit ir 10 reizes. Tātad tas, protams, nav vēl labi. Bet teikšu atklāt, ka man pašam pirmais tests bija sliktāks. Pirms daudziem gadiem gan īstenībā, ja? Jā. Tad nākošais, vissvarīgākais rādītājs, ko mēs skatāmies, ir omega-3 indeks. Tas ir omega-3 daudzums šūnas apvalka struktūrā, un tas ir 4,5%, un tas ir vidējs. Jā. Lai šūna varētu optimāli darboties, būtu nepieciešams, lai šis procents būtu vismaz 8. Tad šis rādītājs kļūst zaļš, vēlams ir pat turēt viņu apmēram ap 10%. Uzturēt, teiksim tā. 4,5% ir labāk nekā lielākam vairumam pirmo testu, ko es pēdējā laikā esmu redzējis. Tas ir tas, kāpēc es arī uzreiz teicu tā, ka šķiet, ka cilvēks par savu uzturu rūpējās. Vai nu, varbūt ir daudz zīvis uzturā, vai kaut kas tam līdzīgs. Varētu būt arī. Jā, tad skatoties tālāk pa citiem rādītājiem, mēs redzam, garīgais spēks, tas ir apmēram, tas varētu būt saukties arī tā smadzeņu apasiņošana un pabarošana un uzturēšana. Ja? Šeit būtu jābūt zem 1, ir 2,8:1, tātad, protams, nav ideāla smadzeņu apgāde, ko liecina arī šūnu membrānu caurlaidība, kas, teiksim tā, parāda arī, cik šūnu membrāna ir caurlaidīga dažādiem produktiem un dažādām vielām, kas ir vajadzīgas šūnas darbībai, un arī cik caurlaidīga viņa ir atkritumiem, kas rodas šūnā notiekošo procesu dēļ, cik ātri viņi dabū iekšā un ārā visas lietas. Šai membrānai vajadzētu arī būt zem 4:1. Šobrīd ir 8,5:1. Tā kā tas ir, šī membrāna ir traucēta un viņa ir cietāka, jo, ja trūkst omega-3 un ir piesātinātie tauki, mēs vēlāk paskatīsimies, cik tie ir daudz, tad šūnas membrāna kļūst cieta un šūna nav elastīga, viņa nevar viegli saspiesties un tikt iekšā mazajos asinsvadiņos. Un tas lielā mērā ir tas, kas arī ietekmē šo garīgo spēku, ko mēs iepriekš skatījāmies, kura teiksim, ja asins šūnas netiek viegli cauri mazajiem asinsvadiņiem, tad dažas smadzeņu daļas netiek pietiekami apasiņotas un pabarotas. Tāpat gan notiek arī ar citiem orgāniem, kuri smalkie asinsvadi, un tas ir arī plaušās,
arī pirkstu galos un citos iekšējos orgānos. Arī tas var būt traucēts, ja nedaudz. Bet šie rādītāji visi ir dzelteni. Tas nozīmē, ka nekas vēl nav ļoti kritisks. Ir tikai tiešām ļoti labi, ka cilvēks ir veicis šobrīd testu un sāk domāt par to, ka vajadzētu kaut ko lietas labā darīt. Tad šis ir laiks, kad to tiešām ir laiks darīt. Un kad būs vieglāk labot nekā tad, ja viss būtu kļuvis sarkans. Pēdējais lodziņš šeit, labajā pusē, arahidonskābes indeks. Tā ir omega-6, viena no galvenajām omega-6 augstskābēm, kas līdzsvarojoties ar omega-3 veido un vai nu pieļauj mūsu organismā attīstīties hroniskajam iekaisumam, vai arī nepieļauj to darīt. Arahidonskābes indeks ir diezgan augsts. Tas nozīmē, ka ir tendence uz hroniskā iekaisuma veidošanos un uzkrāšanos organismā šobrīd. Pēdējais lodziņš šeit aizsardzības vērtība 4%. Vajadzētu būt 90%. Bet tas ir no visu augstskābju kopējo proporciju analīzes izskaitļos rādītājs. Teikšu godīgi, ka es pēdējā laikā pirmos testus redzu visus praktiski ar 0. Tad varētu teikt, ka 4% ir labāk nekā vairumam cilvēku, ja? Kas arī ir viens no tiem, kāpēc es saku, cilvēks acīm redzot domā par to, ko viņš ēd. Tā, iesim tagad tālāk. Es paskaidrošu tālāk, kas redzams. Tālāk ir tā saucamie detalizētie rezultāti. Šeit ir tāda sadaļa uzlabojiet savus rezultātus, kur var uzzināt vairāk par to, ko iesaka un kā vajadzētu rīkoties. Ja ieejot šo, teiksim, šajā testa lapā un šeit uzspiežot, var palasīt vairāk. Tagad mēs to vaļā netaisīsim. Citādi mums ļoti ilgi paies, ja, bet to cilvēks pats var papētīt, paskatoties. Ja. Tāpat tās arī, piemēram, detalizētie rezultāti. Detalizētie rezultāti rāda to pašu, ko mēs redzējām iepriekš, tajos mazajos lodziņos. Šeit, piemēram, ir omega-6 pret omega-3, bet šeit ir tādā grafika formā, kur mēs redzam, melnā bultiņa norāda to stāvokli, kur patreiz atrodas šūnu struktūra, teiksim, kādā stāvoklī viņi ir pašlaik. Būtu vēlams sakārtot savu uzturu tā, lai viņi nonāktu zaļajā zonā, kaut kur šeit pa vidu. Tad ir mūsu organisms darbojas optimāli, un optimāli tiek galā ar visām problēmām, kas rodās, optimāli saražo visus mūsu nepieciešamos fermentus un visas lietas, labi apstrādā enerģiju, labi tiek galā ar to, ko iegūst no pārtikas, un pilnvērtīgi to spēj izmantot visām vajadzībām. Tātad zaļā zona. Vēl ir viens pie katra rādītāja, ir arī šeit apakšā uzzināt vairāk, un tāds zils aplītis ar baltu krustiņu. Uzspiežot uz to, mēs varam uzzināt vairāk par katru konkrēto rādītāju. Šeit ir gan uztura ieteikumi, gan apakšā arī, kā šis rādītājs ir iegūts, kā viņš ir aprēķināts. Tā ir pie katra. Un katru no šiem rādītājiem tātad mēs arī redzam šajā grafika formā. Tātad aizsardzības vērtība šobrīd ir stipri tālu sarkanajā zonā. Omega-3 indeks ir dzeltenajā zonā, bet tuvojās sarkanajam, tā kā ir tiešām pēdējais laiks arī piedomāt pie tā. Nu, ne pēdējais laiks, var glābt arī tad, ja ir sarkanajā, jo sakārtojot uzturu mēs varam šīs lietas labot. Arī būtu jātiek zaļajai zonai pa vidu, tātad mēs redzam, zaļā zona no 8 līdz 12%, apmēram 10% ir ideāls līmenis. Jā. Garīgais spēks, tas ir arī smadzeņu apgāde un smadzeņu darbības raksturotājs. Faktiski arī mēs redzam, ir dzeltenajā zonā tuvu pie sarkanā, šūnu membrānas arī ir dzeltenajā tuvu pie sarkanā, arahidonskābe ir dzeltenajā, bet uz augšu paaugstināta tuvu pie sarkanā. Šeit mēs redzam, ka zaļā zona ir vidū, un dzeltens un sarkans ir abos galos šim grafikam. Tātad, ja mums arahidonskābe ir par maz, nav labi, ja ir par daudz, arī nav labi. Un tad te arī var uzzināt vairāk, kā tas ir aprēķināts, bet iesim tālāk uz citiem rādītājiem. Šeit ir divi tādi kvadrātiņi, kur ir lejuplādējiet savu balansu testa rezultātu skaidrojumu pilno versiju PDF formātā.
lejuplādējot šo, var dabūt ar visiem paskaidrojumiem, kas ir iekšā zem tiem krustiņiem. Tur iznāk kaut kādas, man liekas, ap 20 vai pat vairāk lapas puses. Lapam, jā. Jā, to var izdrukāt tādā veidā, ja gribās papētīt, bet, lai uzskatāmākam būtu, var ielādēt šo apakšējo daļu, kur ir lejuplādējot savu balansu testu rezultātu, tikai rezultātu printerim draudzīgā versijā, arī PDF formātā. Un šeit var šos galvenos rādītājus izveidot izveidot šis PDF fails, un to var izdrukāt, un tad to var uzskatām, ja cilvēks skatīties kā uz papīra. Jā. Bet iesim tālāk. Tālāk mēs nonākam pie tabuliņas, kas saucās informācija par izmērītajām taukskābēm. Šeit ir tieši tas, kas tika izmērīts no tiem asins pilieniņiem, kas tika paņemti no pirksta. Šeit ir tieši šo mērījumu rezultāti. Šeit nekas nav aprēķināts. Šeit ir tikai, kaut kas te izlec kaut kādi lodziņi. Es nezinu, vai tev arī viņi rādās, bet man viņi te... Nē, man nerādās. Ok, tad es saprotu, tad tie netraucēs. Un šeit ir tātad tās taukskābes, 11 taukskābes ir sakārtotas 4 grupās, piesātinātie tauki, omega 9, omega 6 un tālāk omega 3. Un ir 4 stabiņi šajā tabulā. Pirmais tātad ir taukskābes nosaukums, un apmēram ķīmiskās struktūras, tas ķēdes garums, jo tas ir viss taukskābes mums atšķirās ar ķēdes garumiem. Tad ir mērķa diapazons, tas ir procentuāli, cik vajadzētu konkrēti šai taukskābei būt šūnas apvalku uzbūvē, šūnas apvalku struktūrā. Mēs redzam, ka, piemēram, palmitīnskābe ir no 23 līdz 25 apmēram, un šī gadījumā nākošais stabiņš ir jūsu vērtība. Un tas ir tieši izmērītais rezultāts. Te mēs redzam, cik ir tas konkrēti, un pēdējais stabiņš tāds nedaudz iekrāsots. Ir novirze no šīs normas, jeb no šīs, teiksim, mērķa diapazona. Un tad mēs skatāmies tagad piesātinātie tauki. Palmitīnskābes, stearīnskābe, 2 skābes, 2 taukskābes. Skābes nevarētu teikt, jo tās nav skābes, tās ir drusku citādāk. Organiskās taukskābes. Abas divas ir ļoti tuvu normai. Viena ir nedaudz pa maz, kas absolūti nemaz nav slikti, tas ir pat labi, ja? Otra ir nedaudz paaugstināta, bet šis paaugstinājums arī nav tāds, par ko būtu jāsāk domāt un raizēties. Šeit it kā arī pie tā zilā aplīša ar balto krustiņu var uzspiest un paskatīties, kādos produktos ir šīs taukskābes. Bet, ja mēs skatāmies, atvērsim, teiksim, stearīnskābi, ja? Šeit ir vesela rinda produktu, šeit ir nedaudz aprakstīņš un vesela rinda produktu, kuros tas ir. Ja mēs skatāmies katrai taukskābei, tad mēs varam redzēt, ka daudzas no viņām ir ļoti daudzos produktos. Un daudzos tajos pašos produktos ir gan tā, gan tā, gan tā. Un tad, ja par kaut ko ir jāraizējās, tad var paskatīties, varbūt kādu no šiem produktiem mēs lietojam vairāk. Kādu iemeslu dēļ kaut kas ir iegaršojies, ja kaut kas ir iepaticies. Bet pēc būtības to vajadzētu skatīties tikai gadījumos, ja teiksim, kaut kāda novirze ir ļoti, ļoti liela. Šeit, piemēram, uz piesātinātiem taukiem nav vērts satraukties patreiz. Nākošā grupa ir omega 9, tā ir nedaudz zem normas, apmēram 10%. Es teiktu, ka arī šeit nav iemesls uztraukties par šo taukskābi. Vairāk vajadzētu uztraukties tad, ja viņa būtu par daudz. Nu, tā ir tāda interesanta. Tā ir viena no taukskābēm, ko organisms daļēji arī pats sintezē un liek kā aizvietotāji tur, kur kaut kā trūkst. Bet šī gadījumā ir kas? Omega 6 grupā, tagad skatīsimies, te ir 4 taukskābes. No šīm 4 taukskābēm mēs redzam, ka praktiski visas ir virs normas. Ir vairāk nekā vajadzētu. No šīm 4 taukskābēm 2 ir lielās, kuras vajadzīgas salīdzinoši daudz. Tā ir linolskābe 18 līdz 21%, ja? Un arahidonskābe 6,5 līdz 9,5% ir tā norma, kas būtu vajadzīga. Pārējās 2 gamma-linolēna un dihomogamma-linolēna skābes ir nepieciešams mūsu šūnu struktūrā ļoti nedaudz. Šeit arī novirzes no normas. Teiksim, šeit ir 36% un 31% pa daudz, par to īpaši arī var nesatraukties.
arī var paskatīties, no kādiem produktiem viņas nāk un pievērst uzmanību. Varbūt kaut kā tiek lietotas viņas, bet šī gadījumā es uzskatu, patreiz nevajadzētu vispār par to satraukties. Nedaudz, varbūt par arahidonu skābi, kur ir, teiksim, tā kā es teicu, ir tā, kas ietekmē iekaisuma procesu, ilgstoši, teiksim, to kroniskā iekaisuma procesu veidošanos organismā. Ups, atvainojos. Kaut kas man te ieslēdzās ne tā. Bet skatīsimies tālāk uz 3. un 4. grupu, un tā varbūt parādīs arī to, kāpēc ir pa daudz, jo šī gadījumā vai vajadzētu kādus produktus koriģēt no šīm pirmām 3 grupām, es domāju, ka varbūt pat nē, jo tad, kad mēs aizējam uz 4. grupu, uz omega-3, tad mēs redzam atkal, ka šeit visas 4 augstskābes ir mīnusā, ir deficītā. Ir par maz, jā. Jā, tā kā cilvēks zināmā mērā dzīvo nelielā, nepārāk lielā, kā to ņem, jo, piemēram, EPA ir diezgan liels deficīts. Faktiski augstskābi badā. Šo omega-3 augstskābi badā. Un šeit būtu jādomā, kā to uzlabot, ja to darīt. Ja mēs skatāmies uz šīm augstskābēm, tad pirmā alfa-linolēna skābe ir no virszemes produktiem, no dažādiem, teiksim, augu valstī mēs viņu varam iegūt no linsēklu eļļas, no linsēklām, no kaņepēm, arī no dažiem riekstiem, bet vairāk tieši no šīm 2 lietām. Tā kā te deficīts nav liels, bet ja ir vēlēšanās un ja ir iespēja, var palietot linsēklu kaņepju eļļu nedaudz uzturā. Liekot pa teikarotē kaut kur pie kādiem salātiņiem vai kaut kur klāt. Šeit ir izmantojama, cik es saprotu, cilvēks ir no Latvijas, tad, piemēram, augsti spiestā linsēklu eļļa iecaunieka. Vēlams pirkt mazās pudelītēs, lai viņi nepaliek veca, jo, kā viņi paliek rūgti, tad viņi vairs labāk nevajag, tad nav jēgas. Bet arī to var palietot. Bet pārējās 3 augstskābes mēs faktiski pielikt uzturā klāt īsti varam tikai ar produktiem, kas nāk no jūras, jo viņas veidojās zemūdens augos aļģēs. Jā. Tradicionāli to vislabāk ar kādu zivju eļļu mēs varam iegūt un pielikt produktā klāt, jo šeit skatoties, piemēram, EPA, augstskābe rāda, vai dažreiz var teikt, ir atbildīga, vai rāda mums, cik labi tiek bremzēts un regulēts kroniskā iekaisuma process. Ja viņa ir uz 0 normā vai pat nedaudz virs normas, tad ir ļoti labi, kad šis regulēšanās notiek labi, bet šī gadījumā ir 60% deficīts apmēram. Tad vairāk nekā puse no nepieciešamā daudzuma, lai šis šūnu struktūrā tiktu regulēts šis iekaisuma process, pietrūkst. Pietrūkst arī DPA un DHA, kas abas divas atbild par nedaudz citām lietām, vairāk tieši par smadzenēm, sīkiem asinsvadiem, asinsvadu sieniņām un tam līdzīgām lietām. Tās pietrūks nedaudz mazāk, bet arī ir deficītā. Jā. Šī gadījumā es domāju, ka labs omega-3 produkts noteikti varētu pietiekoši ātri uzlabot situāciju, un no mana viedokļa vislabākais, protams, ir zino balansa eļļa. Un šī gadījumā cilvēks, manuprāt, varētu lietot klasisko eļļu ar jebkuru garšu, kas ir eļļas formā. Jā, tas būtu arī mans jautājums, jā. Jā, visi rādītāji liecina, ka organismam vajadzētu būt spējīgam pietiekoši labi to asimilēt. Tur būs iekšā arī omega-9, kur arī pietrūkst balansa eļļā. Jā. Un arī tas tātad tiks uzlabots, jo balansa eļļā ir olīveļas komponenti, kur ir omega-9 daudz. Un tas būtu tātad darbosies divējādi, ja faktiski divējādi un pat trīskārši, jo ne tikai palielinās omega-9 līmeni, bet arī uzlabos organismu spēju cīnīties ar brīviem radikāļiem, jo antioksidants polifenoli no balansa eļļas ļoti labi darbojās arī šī jomā. Nu tā, varbūt tev ir kādi jautājumi, ko tu gribētu noskaidrot papildus? Jā, man tikai vēl papildus būtu viens jautājums. Varētu man pastāstīt, kad vislabāk, kāds ir tavs ieteikums, kad vislabāk lietot tieši
balanceļu no rītā. Protams, ir atkarīgs no cilvēka. Katram cilvēkam ir savs ritms, katrs organisms ir savādāks. Bet kāds ir tavs ieteikums, kad vislabāk lietot tieši balanceļu, vai no rīta vai vakarā? Šeit tādas pilnīgi simtprocentīgi ieteikuma tāda, ka tā noteikti vajadzētu darīt nav. Vienīgais ir tas, ka balanceļu nevajadzētu lietot tukšā dušā. Tas ir, ja cilvēks neēd brokastis, bet, teiksim, tikai iedzer kafiju un skrien uz darbu, tad balanceļu tad dzert nevajadzētu, jo tad viņa aizies enerģijai, faktiski tas būs, mēs viņu iztērēsim lieki. Tas ir apmēram tā, kā mums vajag kurināt krāsni, ja mums ir māja augsta. Mēs viņu kurinām ar labām mēbelēm. Jā. Ja, šī gadījumā labāk ir, lai tam nolūkam izmantot malku, kas ir parastais ēdiens. Ja? Tad vislabākais ir lietot, vislabākais faktiski ir pat sadalīt divās daļās, bet pilnīgi normāli, teiksim, lietot balanceļu vienu pusi no dienas devas iedzert pēc brokastīm no rīta, ja tiek paēstas brokastis, un otru pusi vakarā pēc pēdējās ēdienreizes. Ne pirms pašas gulētiešanas, bet tieši pēc ēdienreizes, kad ir paēsts, vai arī tās laikā. Jā. Ja, tā kā var dzert gan ar karoti vienkārši tāpatās, gan arī taisīt tā saucamos šotiņus, kur dara, kad ielējot glāzītē, tā lai es gribu parādīt, ielējot mazā glāzītē nedaudz ūdens, tā kā vienam malkam, un uzlējot eļļu pa virsu. To var iedzert tā kā tādu vienu rāvienu, ja, ar vienu klunkšķi. Dažiem cilvēkiem tas ļoti patīk, jo tas vairāk to eļļas garša, teiksim, nepaliek kā tāda, bet man jau liekas, ka es esmu par šiem gadiem, kamēr es lietoju balānus produktus, tik ļoti pieredzis, ka man pietrūkst tās garšas, ja es viņu neieēdu katru dienu. Jā, tas atkal katram atšķirīgi, kā teikt, vienam. Jo arī man ir klienti, kuri vispār šķebinās no eļļas, un ir arī, piemēram, man pašai vispār nekādas problēmas nav. Vienkārši eļļu iedzert gan ar ūdeni atšķaidītu, gan vienkārši tādā pašā veidā man arī nekādas problēmas nav. Bet tā kā tas ir no katra cilvēka atšķirīgs, protams. Tieši tā, katram cilvēkam ir savas īpatnības, un tās vajag ņemt vērā, jo nekad neko nevajag darīt ar varu. Bet, ja kaut kas teiksim, lietojot balanceļu, rodas kaut kādas nepatīkamas sajūtas, vienmēr vajag pakonsultēties ar mums. Jo mēs ieklausīsimies, kā tas tiek darīts, un atradīsim variantu, kā varbūt pamainīt. Un, ja vēl kaut kas attiecīgi mainās, tad ir iespējams mainīt gan garšas, gan arī konsistenci, teiksim, uz ak vai x. Bet man ir tāds iespējas, ka šī gadījumā, skatoties uz analīzēm, varētu pilnīgi normāli iztikt ar parasto balanceļu. Jā. Tad man ir tāds jautājums. Man šis klients jau ir paņēmis balanceļu, un ir tā kā jau pēc testa ir arī tā kā sācis kā dažas dienas jau lietot. Un viņa man saka, piemēram, tādu, kad viņai tā eļļa liekas tā kā, kad viņa iedzer, viņai liekas viņa tā kā smaga. Tā kā būtu par daudz, viņa man saka. Ko tu tādā variantā teiktu? Tad tiešām varbūt tas ieteikums tavs, ka sadalīt to eļļu nevis vienā devā, bet tieši sadalīt uz divām devām. Šeit ir, sadalīt uz divām devām būtu ideāli, bet bieži vien ir tā, ja cilvēks vienreiz iedzer, viņam otra reize aizmirstās, tad labāk ir lietot vienā reizē. Šeit varētu būt tā. Tā ir subjektīva sajūta noteikti, ja? Jo tur, protams, ir omega-9 arī iekšā. Ja, ne tikai omega-3, kas ir vieglāk, omega-9 konsistence, olīveļas daļa, teiksim tā. Bet varbūt, ka tad var mēģināt iedzert kaut kad ēdienreizē pa vidu. Tad, kad vēl kaut kas tiks ēsts tālāk, tad iedzer to eļļu un uzēd kaut ko, jeb arī uzreiz uzdzert kaut ko. Jeb arī tieši par variantu, ka ielējot glāzītē nedaudz ūdens un uzlējot eļļu virsū, iedzert to kā tādu šotiņu, kā tādu ieraut kā vienu malku, ja? Un pēc tam uzēst kaut ko virsū. Ja uzdzert vēl nedaudz ūdeni, kādus pāris malkus, un tad vēl kaut ko uzēst. Labi. Un tad vienkārši skatīties, kāda ir pašsajūta. Ja? Un ja ir vēl turpinās kaut kādas sajūtas, tad noteikti Agita, tu vari arī dot man ziņu un padomāsim, kā darīt tālāk. Ja? Jo nedaudz jau jāpierod ir. Ja cilvēks sākumā uzreiz sāk dzert pilnu devu, kas viņam būtu pēc svara vajadzīga, ja? Tad reizēm ir tā, ka to nevajag uzreiz darīt nemaz.
ka tad vajag padalīt kādu laiciņu, kādas dienas padzert mazāk. Nu jā, kamēr Lai ķermenis nedaudz pierod. organisms pierod, jo mēdz būt reakcijas cilvēkiem. Jo organisms zināmā mērā ir visu laiku nav dabūjis šo produktu. Un tad viņam ir pārsteigums, kur tas kaut kas jauns. Ja? Un tad kaut kāds sajūtas veidojās, un pēc tam viņš saprot, oi, tas ir labs, un tad sāk labāk garšot. Tieši tā. Labi, milzīgs paldies par brīnišķīgo skaidrojumu. Tā kā, ja būs radušies kādi jautājumi papildus, tad es tev noteikti vēl nosūtīšu, bet es domāju, ka pagaidām ir viss ļoti skaidri izstāstīts un klients varēs paklausīties skaidrojumu. Es ceru, ka ieraksts būs izdevies un viss būs kārtībā, jo man rāda, ka ieraksts joprojām notiek. Tātad, jā, paldies par jautājumu, paldies par prasību pēc konsultācijas un lai to teiksim tā, lai iet labi. Tieši tā. Milzīgi. Ja, tad es paldies, Kārli, un tad es tev laidīšu vaļā